Īsta kauna lieta. Krievija pirmo reizi pēc ilga laika sāk importēt benzīnu pa jūru, lai tiktu galā ar degvielas trūkumu pēc dronu uzbrukumiem naftas pārstrādes rūpnīcām. Jā, jūs nekļūdījāties. Krievija, kas bija viens no lielākajiem naftas un naftas produktu piegādātājiem pasaulē, tagad ir spiesta pirkt benzīnu ārzemēs, lai kaut kā tiktu galā ar deficītu. Kura, pēc Vladimira Putina vārdiem, patiesībā nemaz nesot. Jums vienkārši tā šķiet? Atgādinu, Vladimirs Putins apgalvoja, ka it kā Ukrainas bruņoto spēku uzbrukumi naftas pārstrādes rūpnīcām nerada nopietnas sekas, jo Krievi tās ļoti ātri salabo. Un te nu ir šādas ziņas, bet ar to viss nebeidzas. Kā jūs atceraties, viss sākās ar Krimu, kad Ukrainas bruņotie spēki mēneša laikā masveidā ar droniem uzbruka ienaidnieku loģistikai uz Krimu caur okupētajiem Ukrainas dienvidiem. Rezultātā tā sauktais Sauszemes koridors tika pārrauts. Un šodien Ukrainas aizsardzības ministrs Fjodorovs paziņoja, ka Ukrainas karaspēks izolē anektēto Krimu un drīz reģions būs pilnībā atdalīts no Krievijas un pārvērtīsies no pussalas par salu. Un tas var novest pie ļoti negaidītām sekām Krieviem. Un pašlaik Ukraina liek uzsvaru tieši uz masveida triecieniem ar vidējas un lielas darbības radius droniem. Mani sauc Aleksejs Pečijs, apspriedīsim šo tēmu kopā, bet pirms mēs sākam, lūdzu abonējiet kanālu, nospiediet patīk šim raidījumam un neaizmirstiet atstāt savu komentāru zem šī video. Un abonējiet manu Telegram kanālu Pečijs ziņas, saiti uz to ir šī video aprakstā. Tātad, atcerieties laikus, kad Krievija sauc par degvielas uzpildes staciju? Tagad šis apzīmējums vairs nav pareizs. Ziņa, kuru vēl pirms pāris gadiem pat nevarēja iedomāties. Krievija pirmo reizi pēc ilga laika sāks importēt benzīnu pa jūru, lai tiktu galā ar degvielas trūkumu pēc nepārtrauktajiem uzbrukumiem. Bezpilota lidaparātu uzbrukumiem naftas pārstrādes rūpnīcām. Kā paziņoja Reuters avotu, benzīns tiks piegādāts Krievijai uz vienu no Krievijas Federācijas rietumu ostām no kādas no Āzijas valstīm. Tas papildus tam, ka Baltkrievija jau ilgu laiku piegādā benzīnu Krievijai. Turklāt, kā šodien kļuva zināms, pagājušajā gadā pēc vasaras uzbrukumu sērijas naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas varas iestādes jau apsvēra iespēju iegādāties benzīnu Ķīnā, Singapūrā un Dienvidkorejā. No kurienes šoreiz tiks piegādāts benzīns, Reuters avoti nav precizējuši, taču pati šīs ziņas būtība vienkārši pārsteidza. Krievija, kas bija viens no lielākajiem naftas un naftas produktu piegādātājiem, kurus sauca par benzīnu tanku, tagad pati lūdzās Āzijā, lai te pārdot benzīnu. Krievijā pietrūks benzīna. Viņi saka, lūdzu, pārdodiet mūsu benzīnu, jo ir deficīts. Un atcerieties, kā Vladimirs Putins nesen paziņoja, ka uzbrukumi naftas pārstrādes rūpnīcām vispār nav problēma. Viņš saka, klausieties, vispār nav problēma. Nu jā, Ukraiņi uzbruka ar bezpilota lidaparātiem, bet mēs ļoti ātri visu to salabojam, remontējam un atkal palaižam. Bet Vladimirs Putins aizmirst pastāstīt Krieviem, ka tagad Maskava aktīvi iepērk benzīnu Baltkrievijā. Laika posmā no janvāra līdz māja beigām piegādes no divām Baltkrievijas naftas pārstrādes rūpnīcām pieauga 13 reizes, sasniedzot 270 000 tonu. Dīzeļdegvielas piegādes pieauga 3 reizes un sasniedza 180 000 tonu. No Baltkrievijas tika eksportēts 13 reizes vairāk benzīna. Tāpat Krievijas amatpersonas lūdza benzīnu no Kazahstānas, lai kaut kā tiktu galā ar deficītu. Tomēr neviena no valstīm, ne Baltkrievija, ne Kazahstāna, nav pietiekami jaudu, lai būtiski atbalstītu Krievijas degvielas tirgu. Tāpēc pat ar viņa piegādēm Krievijas degvielas uzpildes stacijās sāka pazust benzīns. Tagad iedomājieties, kas būtu, ja nebūtu piegāžu no Baltkrievijas un Kazahstānas. Un lai arī Vladimirs Putins lielītos, Krieviem ir nopietnas problēmas. Pēc Energy Intelligence aplēsēm līdz jūnija sākumam naftas pārstrādes apjomi Krievijā ir samazinājušies līdz zemākajam līmenim pēdējo 21 gadu laikā – mazāk nekā 4 miljoni barelu dienā. Pēc raķešu un bezpilota lidaparātu uzbrukumiem, kuriem kopš gada sākuma vairāk nekā 40 reizes izdevās trāpīt naftas pārstrādes rūpnīcām, apmēram 30 naftas pārstrādes rūpnīcu jaudu stāvēja dīkstāvē, un tas ir vairāk nekā 2 miljoni barelu dienā. Jūnijā triecieni tika vērsti pret lielo naftas pārstrādes kompleksu Taneko Nižņekamskā un pret Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcu, kas nodrošināja līdz pat 40 degvielas piegādēm Krievijas galvaspilsētai. Abi rūpnīcas pārtrauc darbu pēc tam, kad vēl 6 naftas pārstrādes rūpnīcas maijā pilnībā vai daļēji pārtrauc darbību.
Degvielas deficīts, kas sākās Krimā līdz jūnija vidum, jau bija skāris 53 Krievijas federācijas reģionus. 18 reģionos pārdod ne vairāk kā 50 litrus vai vienu pilnu degvielas bāku vienam cilvēkam, bet no 11 reģioniem tiek ziņots par degvielas trūkumu ievērojamā daļā degvielas uzpildes staciju. Rezultātā, lai tiktu galā ar deficītu, Krievijas federācijas valdība samazināja prasības benzīna kvalitātei, jo īpaši sēra satura normas tika paaugstinātas 15 reizes līdz 150 mg uz kilogramu, kas atbilst Eiro 3 klasei. Turklāt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām būs atļauts pievienot benzīnam līdz 5% etilspirta, kā arī uzmanība. Monometilonelīns ir oktānu skaitu paaugstinoša piedeva, kas ļauj palielināt benzīna ražošanu. Un tagad pats galvenais. Augstās toksiskuma un pat onkoloģisko risku dēļ šī piedeva jau daudzus gadus ir pilnībā aizliegta lielākajā daļā pasaules valstu. Bet Krievijā Vladimiram Putinam ir vienalga par krieviem. Viņš saka, jā, pievienojiet šo piedevu. Nu kas tur liels, ja krieviem parādīsies vēzis? Nekas traks, galvenais, ka degviela būs uzpildes stacijās. Lūk tāds lēmums. Jūs saprotat, vienkārši padomājiet. Šis monometilanelīns patiešām ir aizliegts gandrīz visā pasaulē. Dažās Āfrikas valstīs to ir atļāvuši, jo arī tur ir degvielas deficīts. Aizliegts, jo tas izraisa onkoloģiskas saslimšanas. Šie elementi izgarojumi izraisa onkoloģiju. Krievijā to ir atļāvuši. Saka, lai pievieno. Bet šķiet, tas ir tikai sākums. Ukrainas karaspēks nogriež anektēto Krimu, un drīz reģions būs pilnībā atdalīts no Krievijas. Par to paziņoja Ukrainas aizsardzības ministrs Mihails Fedorovs, un tālāk viņa citāts. Būtībā notiek Krimas izolācija ar droniem, un izskatās, ka tuvākajā laikā Krima pārvērtīsies par salu, un tas var novest pie ļoti negaidītām sekām Krieviem. Viņš norādīja, ka varas iestādes 4 mēnešu laikā ir iegādājušās vairāk bezpilota lidaparātu nekā visā 2025. gadā. Tālāk vēl viens viņa citāts. Mēs likām uzsvaru uz droniem ar optisko šķiedru, uz Middle Strike. Tas ir vidējas darbības bezpilota lidaparātiem, kas trāpa pa Krievijas loģistiku okupētajos reģionos. Un esam noslēguši līgumus par tiem 330 reižu vairāk nekā visā pagājušajā gadā. Bet mēs tikai sākām iepirkumu. Turpinās darbs ar vidējas darbības droniem. Krieviem sākās elle. Kopumā Ukrainas aizsardzības ministrija norādīja, ka Krieviem okupētajās Zaporīžas, Hersons un Donetskas apgabala daļās gaidām vissmagākā vasara. Tāpēc Ukraiņiem, nevis Krieviem, Ukraiņiem, kur tur vēl ir palikuši okupētajās teritorijās, labāk evakuēties jau tagad. Bet Krievi, lai dabū pa galvu. Atgādina, ka iepriekš ar solījumu tuvākajā nākotnē izolēt Krimu uzstājās arī Ukrainas bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brodimaģers. Viņš uzsvēra, ka Maģara putnu vienības pastiprina triecienus pa ceļu, kas ved uz pussalu, kuru Krievi sauc par Novorossiju. Un kā ar vidējas darbības drona palīdzību tiek pārautas ieroču degvielas nekapējuma piegādes frontes tūmā esošajām vienībām. Kopumā, saskaņā ar analītiķu apstiprinātajiem videoierakstiem, kopš māja Ukrainas bruņotie spēki ir veikuši vismaz 375 triecienus pa kravas automašīnām un degvielas vedējiem, kas pārvietojas pa sauszemes koridoru uz Krimu. Turklāt triecieni tika vērsti arī pret tiltiem uz pussalu. Un, protams, neviens nav atcēlis triecienu pastiprināšanu pašā Krievijā, īpaši pret naftas pārstrādes rūpnīcām un naftas termināliem. Tāpēc benzīna iepirkšana Āzijā ir tikai šī stāsta sākums Krieviem. Benzīna tanka valsts pārvēršas par ubagu valsti. Starp citu, kā klājas Krieviem? Vai vairs nav tik smieklīgi, ka Ukraina lūdz palīdzību saviem sabiedrotajiem? Bet kāpēc tad jūs vēršaties pēc palīdzības pie Āzijas? Jūs taču neesat ubagi, vai ne? Padomājiet. Vai gan, ar ko jūs vispār varat padomāt? Šeit es likšu daudz punkti. Jūsu viedokli, jūsu secinājumus rakstiet komentāros zem šī raidījuma. Abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ja vēlaties atbalstīt šī YouTube kanāla darbu, to var izdarīt ar jebkādu ziedojumu, izmantojot saites un rekvizītus šī video aprakstā. Tur ir gan Patreon, gan Buy Me a Coffee, pat kriptovalūtas maki, bankas rekvizīti, YouTube sponsorēšana. Izvēlieties jebkuru jums ērtu formātu. Es būšu pateicīgs par jebkādu jūsu atbalstu. Ar to viss. Saudzējiet ceļu. Visu labu!